Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā. Valsts ieņēmuma dienests apņēmies ievest kārtību lietoto autotirdzniecībā. Drošas braukšanas konsultācijas motobraucējiem biķernieku trasē. Hidroneks, starptautiskās aktivitātes un tirdzniecības tīkls Latvijā. Ceļbūves firma Binders sāk 2015. gada ceļbūves sezonu. Valsts ieņēmuma dienests ir apņēmies ievest kārtību lietotu automobīļu tirdzniecībā. Un mēs CSDD esam ļoti lepni, jo katru reizi valstī lieta nodara CSDD gadiem ilgi izlolotais un sakārtotais automobīļu, tātad transporta līdzekļu un autovadītāju reģistrs. Jā, jāsaka, ka reģistram šajā ziņā patiešām ir ļoti būtiska nozīme, un pirmais, ko esam izdarījuši jau šobrīd, sadarbojoties ar valsts ieņēmumu dienestu, esam precizējuši to informācijas apjomu un informācijas struktūru, kāda ir nepieciešama valsts ieņēmumu dienestam, lai viņi ierodoties tirdzniecības vietā spētu nokontrolēt transporta līdzekļu esamību šajā tirdzniecības laukumā, lai šī esamība atbilst reģistrā esošo informāciju. Līdz šim valsts ieņēmuma dienestam tādas informācijas nebija, un tas līdz ar to radīja problēmas viņiem veikt noteiktā kārtībā kontrolas pasākumus, lai varētu pārbaudīt tirdzniecības atbilstību normatīviem aktiem. Tas ir tikai viens no pasākumiem. Šobrīd turpinām strādāt pie izmaiņām ministru kabineta noteikumos par transporta līdzekļu tirdzniecību, un būs precizētas vairākas normas, kas sakārto šo jautājumu. Tiks precizēts tas, kas ir jāizdara transporta līdzekļu tirgotājiem, bet visbūtiskāko, ko gribētu uzsvert, ir tas, ka Latvijā ir jāpanāk, ka autopircējs ir ieinteresēts, lai viņš saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. Kas mainīsies konkrēti? Vai reģistrācijas kārtība vai kaut kāda dokumentācija? Šobrīd, lai no ārvalstīm ievest automašīnu varētu ielikt tirdzniecībai autoveikalā, automašīnai ir jāveic numuru salīdzināšana, un tikai pēc tam faktiski var atrasties šāda automašīna tirdzniecības laukumā. Ar ministru kabineta noteikumiem būs precīzi noteikts, ka tirgotājiem ir jānorāda sava tirdzniecības laukuma platība, tirdzniecības veikalā atrodošos automobīļu skaits. Visa dokumentācija būs jābūt, protams, sakārtota. Tā arī šodien bija jābūt sakārtotai, norādot, kādi transporta līdzekļi ir. Būs jānorāda transporta līdzekļa cena piedāvātā tirgū. Tieši tāpat būs jāapliecina transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis, un ar patērētāju ļoti precīzi būs normatīvajos aktos noteikts, ka ir jānoslēdz pirmkārt līgums, ja mēs pieņemam automašīnu tirdzniecībā, un otra lieta, kas precīzi būs noregulēta, kad patērētājiem pārdodot automašīnu ir jāizsniedz obligāti darījuma apliecinošie dokumenti, kas norādīs vērtību, par kādu automašīnu ir pārdota. Šie noteikumi vēl tiks izskatīti, viņi var tikt arī grozīti. Jā, šobrīd notiek diskusijas, un pilnīgi noteikti viņas turpināsies vēl zināmu laiku, un mēs plānojam, ka šie noteikumi noteikti uz rudeni varētu stāties spēkā, bet šobrīd vēl jautājums ir atvērts un notiek diskusijas gan ar auto asociāciju, gan ar autotirgotājiem lietotu autotirgu un arī valsts ieņēmumu dienestu. Pēc šo ministru kabineta noteikumu pieņemšanas autotirgotājiem, protams, ir jābūt gataviem šādām pārmaiņām. Iespējams, šīm pārmaiņām būs jānosaka arī zināms pārējais periods, lai varētu visas prasības arī mazie uzņēmumi, kas ar autotirdzniecību nodarbojās, izpildīt. Bet, protams, kad, kā jau valsts ieņēmuma dienests šobrīd ir norādījis, viņi veiks jau šobrīd pastiprinātu kontroli šajā tirgus segmentā, lai patiešām sakārtotu to, ka tiek maksāti nodokļi, tiek ievērotas patērētāja tiesības un pārējie normatīvi akti, kas ir jāizpilda visiem. Katrā gadījumā iepriekšējā valsts ieņēmuma dienesta iniciatīva kontrolēt autoservisus ir valsts budžetā ienesusi stipri vairāk par 1 miljonu eiro. Давай, moči, zaļais, te saku zaļais! Saproti, ja? Iemin tā, lai viņa pārkrīt uz aizmuguri, ja? Garām ejam! Es saku, tu esi Džeks vai Sēne! Aiziet!
ātrums. Nāvīgi viltīgs. Esi gudrāks. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta. Auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliedz braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Siltā pavasara saule izvilinājusi uz ielām un ceļiem milzīgi daudz velosipēdistus un motociklistus. To ieraugot, biķernieku kompleksā sporta bāze teica, pak, šeit ir kas darāms. Tā lieta ir tāda, ka šogad viss sācies ir daudz ātrāk pavasaris. Tad pirmie motociklisti jau parādījās mēnesi atpakaļ. Oficiālā motocikla sezona tiks atklāta vēl tikai pēc nedēļas. Bet, kā zinām, jo visu ziemu motocikls stāv garažā un ar viņu nebrauc. Protams, ka šīs braukšanas iemaņas zūd. Un, lai palielinātu drošību uz ceļiem, gan motobraucējiem, gan autobraucējiem, Bruno Roškalns nāca ar tādu ierosinājumu, ka veikt tādus pirms sezonas sagatavošanas konsultācijas, kur motobraucējiem atgādināt par tām iemaņām, kas varbūt ir aizmirstas. Bet galvenais uzsvars jau likts uz tiem motobraucējiem, kuriem šīs pieredzes nav tik lielas. Jaunos un vecos motociklists apņēmies apmācīt un ierādīt pareizās kustības un manevrus Bruno Roškalns. Bruni, cik ilgst tava nodarbība? Nodarbība ilgst 1 stundu, 20 minūtes notiek teorija un 40 ir braukšana. Ko tu viņiem māci? Kādas elementus, kas ir tie svarīgākie? Svarīgākie elementi ir apbraukt bedres, atbraukt smiltis un šķērslis, kas ir izlikt pa kartiņtrasi. Svarīgākais, kas ir jāapgūst, tā ir bremzēšana, nevis ātra braukšana. Obligāti vajag iemācīties bremzēt, un ātrums nav vajadzīgs, tāpēc, ka ar motociklu var ieskrieties lielu ātrumu, un to cilvēks nejūt, kas sēž pie stūres. Tu māci vienkārši bremzēšanu vai arī ekstrēmu bremzēšanu? Tā saucās laikam ekstremāla bremzēšana ar šķērsli, kas ir nolikts trasē, un cilvēks izmanto ekstremālo bremzēšanas. No kā cilvēki visvairāk baidās un ko viņus vairāk nemāk? Nemāk bremzēt un nemāk apbraukt šķērsli. Vai stundu tas ir pietiekami, lai atsvaidzinātu vienā gadījumā, bet citā iemācītos to, ko vispār nezinu? Priekš atsvaidzināšanas sezonas sākumā tas ir pietiekami. Droši braukšana ar motociklu tā nav tikai paša meistarība. Ir noteikti vēl vairāk punkti, kā pats motocikls un vēl. Obligāti jābūt motociklistam ļoti labas drēbes un aizsardzība, lai būtu rokām, kājām, mugurai, elkoņiem, ceļiem. Tas ir visiem, gan čoperistiem, gan baika braucējiem. Vienalga, kuram motociklam, kam ir 2 riteņi, tam jābūt obligāti ļoti labas aizsardzības veids, lai būtu vesels kājas, rokas, kakls. Ko tu novēlētu motociklistiem šajā sezonā? Novēlēt, lai būtu mazāk avārijas uz ceļiem un brauciet prātīgāk pa ceļiem. Cik daudz šo nodarbību būs un vai viņas tāpat kā autobraucējiem ir bezmaksas? Tātad šobrīd ir plānots 10 šādu veidu nodarbības un tieši tāpat kā tas bija ar autobraucējiem, arī šīs nodarbības ir bezmaksas. Pieteikties internetā biķernieku kompleksā sporta bāzes mājaslapā. Ne tikai, bet arī brunomoto.lv. Tātad jābūt ir motociklam, kuram ir cilvēciskā apdrošināšana, tehniskā apskata, protams, jābūt ir vadītāja apliecībai un, protams, ka jābūt ir piemērotam apģērbam, kas arī ir viena ļoti liela daļa no motociklista drošības. Firma Ceļu emulsija HL izgatavo un piedāvā augsto remonta asfaltu ceļu uzturētājiem un komunālajām saimniecībām, arī mazumtirdzniecībā, veikalā OK būvmateriāli Rīgā. Pagalmā bedrīti aizlāpīt vari tu pats. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu.
Apnikuši daudzie starpnieku piedāvājumi. Pēc octa polise no apdrošinātājiem patiešo. Ātri, ērti un bez starpniekiem. www.eltab.lv. Pagājušo nedēļas nogale pēc firmas Hidroneks ieaicinājuma nokļuvām Igaunijā Tartu milzīgā lauksaimniecības un kokapstrādes izstādē. Godīgi sakot, pēc apmēram viņi vairāk atgādina izstādi Vācijā, nevis Igaunijā. Un prieks, ka šeit ir arī latviešu zēni, firma Hidroneks. Sakiet, kā Hidroneks nokļuvuši šo izstādi? Esam nolēmuši izmēģināt savus spēkus un parādīt sevi arī Igaunijas tirgu, meklējam sadarbības partnerus un potenciālus klientus. Un kādi panākumi, kādi interesi par jūsu piedāvātām hidrauliskām sistēmām, krāniem, pārvadiem, šrūtenēm? Interese ir liela, šeit ir ļoti daudz dažādu mazu ražotāju, lielu ražotāju un noteikti, ka būs pozitīva sadarbība. Vai interesi par jūsu izstrādījām Latvijā ir mazāk? Latvijā tāpat lauksaimniecība, mežstrāde ir plaši attīstīta, tehnikas ir milzīgi daudz, kravas mašīnas, spēctehnika. Šeit ir ļoti daudz interesantu mazu uzņēmumu, kas nodarbojās ar projektēšanu un ražošanu, un arī ne tikai Igaunijas tirgumu, bet arī Somijas tirgumu. Līdz ar to šeit ir ļoti interesants tirgus. Tātad gan meža tehnikai, gan lauksaimniecības tehnikai? Vairāk meža tehnikai. Kas jūs visvairāk pārsteidz šajā izstādē? Tas, ka satikām šeit vairākus Latvijas uzņēmumus, iepazīstinājām ar sevi to, ko nebijām izdarījuši Latvijā. Un, kā saka, būs sadarbība turpmāk? Noteikti. Un tagad no lielām starptautiskām izstādēm atgriežamies ikdienas dzīvē Latvijā, firmas Hidroneks tīklā, Aizkraukle, Koknese, Jēkabpils, Rīga. Un tā no laimīgā kārtā esam no Estimā atgriezušies Letimā, jeb kā mēs viņu dēvējam Latvijā. Esam Rīgā, Hidroneks centrālajā mājvietā, Imantā. Atrast ļoti vienkārši. Braucam garām vecai radiotehnikai, pa Kurzemes prospektu ieraugam McDonaldu un pie McDonaldu griežam iekšā ielā ar skaņu nosaukumu Skandu iela. Nu, ja kāds nezina, kas ir skandas, tad es varu pateikt, vecos laikos tā sauc skaņas tumbas, pa kurām skaņa nāca ārā. Tad Skandu ielā Hidroneks. Centrālā mājvieta un arī tirdzniecības un darbības vieta. Jā, šeit mums ir centrāla atrašanās vieta, šeit mums ir veikals, hidropievadu izgatavošana, veicam gan arī piegādi klientam. Klienti atbrauc pie jums? Ne jau katram piebrauc klāt? Protams, lielākoties klienti brauc pie mums, un mēs pēc parauga izgatavojam jaunas hidropievadus. Nu, jāpiebilst, ka šeit ir arī kantors, ja kādam vajag satikt vadību, grāmatvedību, sakārtot papīrs, tad arī tas notiek šeit. Tā noliktava no vienas puses it kā nav liela, bet tai pašā laikā esam ar tevi iepriekš skatījušies, praktiski ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams hidrosistēmām. Nekas nav tāds, kad kāds atnāk un saka, man teikt jāpasūt, saka, pagaidiet nedēļu. Tādi gadījumi nav. Protams, ir. Nekad viss nevar būt uz vietas. Bet tas noteikti ir kaut kāda īpaša izņēmuma gadījuma. Pārsvarā lielākoties visas rezerves daļas mums ir uz vietas, bet, protams, gadās gadījumi, kad ir kaut kas jāpasūta. Ja kādam ir nepieciešams hidrosistēmas, tā teikt, no nulles, kāda laboratorija vai darbnīca, grūti pateikt, bet kur ir vajadzīgi hidrosistēmas, jūs viņus arī uzprojektējat, tā kā no projekta līdz atslēgu nodošanai, arī varat izpildīt to vingrojumu? Jā, protams, mēs to darām. Pašlaik tiek projektēts pāris iekārtas, kuras tiks klientam uzstādītas un nodotas ar visu dokumentāciju. Tajā brīdī viss ir laimīgi. Paiet kāds mirklis, izrādās, ka šīs sistēmas arī jāapkalpo. Jā, mēs slēdzam arī ar klientiem apkalpošanas līgumus. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai varētu sniegt arī garantiju šīm iekārtām. Bet nepieciešamības gadījumā, ja kādam tā iekārta ir, kuru ne jūs esat projektējuši vai uzstādījuši, arī tāds jūs esat mieru apkalpot? Jā, protams, visi klienti laipni aicināti un varam veikt pēc garantijas apkopes, jebkāda veida apkopes. Tātad 24 stundas diennaktī, bez šaubām ir darba laiks, un pēc darba laika ir speciāls telefons, kurš tiek tad arī izsaukts. Kā jau visām nopietnām firmām, kas nodarbojas ar šādām lietām, ir jābūt tīklam, vai vismaz jāveido savu tīklu Latvijā. Jā, esam sākuši veidot arī savu veikalu tīklu. Pašlaik mums ir 2 veikali bez Rīgas. Tas ir Aizkraukle un Jēkabpils.
kur tiek veikti tie paši darbi, kas šeit centrālajā noliktavā Rīgā. Cilindru remonti, šļūteņu izgatavošana, kā arī 24 stundu servisi. Noliktavas Aizkrauklē un Jēkabpilī vairāk standartizēts un nav tik milzīgi apjomīgs kā šeit. Lielākie apjomi mums glabājās Rīgā. Nepieciešamības gadījumā nākošā dienā aizsūtam uz mūsu filiālēm. Bet ir arī vēl tāda lieta, kā cilindri, štoki, kas arī varbūt ir izdiluši vai bojāti tā, ka viņi ir vai nu jāatjauno vai jātais no jauna. Vai visās trijās šajās, viņi sauc par noliktavām, mēs gandrīz vai sauc par noliktavām darbnīcām. Vai visās šajās trijās vietās Rīgā Aizkrauklē un Jēkabpilī ir pieejami arī virpotāju pakalpojumi? Jā, protams, tas ir viens no mūsu galvenajiem darbības veidiem – cilindru remonts. Un cilindru remontu veids visās trijās filiālēs. Ar kādiem materiāliem jūs strādājat? Es ceru, tie ir Eiropas materiāli. Visi materiāli, kas mums ir, nāk tikai un vienīgi no Itālijas. Hidrosistēmas ir ļoti dažādas. Tās ir ne tikai traktoriem, kravas automobīļiem, bet ir arī medicīnā, pārtikas rūpniecībā. Vai jums arī ir šādi materiāli? Es zinu, ka tur ir īpaši diezgan pasmagas prasības. Jā, varam piegādāt hidropievadus ar visiem certifikātiem, kas ir paredzēti pārtikai un medicīnai. Tāpat pašlaik mēs piedāvājam nerūsējošā tērauda savienojumus, kas ir paredzēti gan medicīnai, gan pārtikas rūpniecībā ar visiem certifikātiem. Arī šļūtenis, kuras izmanto hidrauliskos savienojumus, ir dažādi parametri. Benzīna neļas izturīgas, ļoti augsts spiedienu, zemu temperatūru izturīgas. Šis spektrs. Visas šļūtenes ir benzīneļas izturīgas, ir tikai atšķirība temperatūrās. Kāda ir paredzēta zemām temperatūrām, kāda ir augstākām. O spiedieni? Spiedieni, protams, ir atšķirīgi. Un viena no centrām lietām pie hidrosistēmām ir eļļa. Tātad tā, kas plūst hidrosistēmās. Vai arī šo jūs piedāvājat? Un kas tā ir pa eļļu un ar kādiem parametriem? Hidraulisko eļļu klāsts ir ļoti liels. Paši pasūtām eļļu Vācijā un priekš mums viņa tiek fasēta kannās. Tāpat arī tirgojam motoru eļļu. Pārsvarā tas ir totāla produkts. Tās visas ir augstas kvalitātes hidrosistēma eļļas. Man atliek piebilst, ka šeit varētu izvērsties tāda neliela sacensība starp Igaunijas klientiem un Latvijas klientiem. Diez, kur tuvākā nākotnē vai kādu gadu laikā būs vairāk. Tie autovadītāji, kas ikdienā lieto Siguldas šoseju, jau būs pamanījuši. Uz Siguldas šosejas sākušies nopietni remonta darbi, kurus veic ceļubūves firma Binders. No kura datuma šeit jau ir slēgta satiksme vienā joslā un cik garš šis objekts un ko tad vispār īstenībā darīs? Jā, objekta kopgarums ir 10 kilometri. Un satiksmei viena brauktuves josla ir slēgta jau no 20. datuma. Projekta ietvaros ir paredzēts rekonstruēt Garkalnes pārvadu, dzelzceļa pārvadu, rekonstruēt gājēju tuneli, kā arī caurtekas. Kas attiecās uz ceļa segu, tad ceļa segai paredzēts veikt esošā asfalta tehniskā valodā reciklēšana. Tas ir tātad nozīmē, kad veco segu uzzirdina, tad samaisa kopā ar esošajām šķembām, plus klāt pievieno cementu. Pēc tā visa, tad viss tiek izplanēts un pa augstuma atzīmēm un ieklātas 3 asfalta betona kārtas. Attiecīgi tad pēc šo te kārtu ieklāšanas seko horizontālu apzīmējumu uzkrāsošana, kā arī metāla drošības barjeru uzstādīšana un ceļazīmu jaunu uzstādīšana. Ceļa pašam pamatam mēs klāt neķeramies? Nē, projekts to neparedz. Šobrīd ir slēgts virziens no Rīgas uz Siguldu. Uz cik ilgu laiku? Aptuveni tas mums aizņems izbūvēt šo te brauktuvi 3 līdz 4 mēneši. Un tad mēs satiksmi atkal savukārt pārslēgsim uz otru pusi. Tas slēgsim Siguldas Rīgas virzienu un pa jauno izbūvēto varēs braukt atpakaļ. Ko vadītājiem būtu jāievēro šeit braucot? Šeit es aicinātu autovadītājus ļoti uzmanīgi sekot norādēm, jo it īpaši tas ir Garkalnes mezglā, kur ir, neteikšu, ka samērā sarežģīta, bet savā ziņā vajadzētu
pievērst lielāku uzmanību norādēm, jā, lai varētu aizbraukt uz Malpili, iebraukt Garkalnē, jā, un savukārt arī braucot ārā no Garkalnes, jā, sekot līdz tam visam. Viss izdevies tā kā iecerēts vai arī kādas problēmas? Pagaidām viss iet kā iecerēts, laiks rādīs un galvenais, lai būtu labi laika apstākļi. Par pārējiem aktuāliem ceļbūves firmas Binders būvobjektiem, kas atsākušies vai no jauna sākti šogad, par tiem ar Sejas kungu izpildu direktoru. Sezona šobrīd jau ir pilnā sparā. Un, protams, kad ātrāk uzsākām tos objektus, par kuriem jau mums bija noslēgti līgumi pagājušajā gadā, kā svarīgākos gribētu minēt, pilnā sparā jau šobrīd iet darbi Liepājas lidostā, kur mums ir pasūtītājs jau sabiedrība Liepāja. Liepājā mums ir arī inženieru komunikāciju. Viens izbūves objekts Ģenerāla Baloža ielā, kur mēs veicam lietas un kanalizācijas atjaunošanas darbus ar beztranšēju metodi, jeb tā saucamo torkretēšanas metodi. Tā ir Kurzem. Daugavpilī esam arī atsaukuši objektu, ko mēs iesākām pagājušajā gadā. Svarīgs objekts ir Jelgavā, satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamo ielu rekonstrukcija. Biķernieku trasi, pasūtītais mums ir CSDD. Praktiski varam pateikt, ka mēs arī ne tikai esam atsākuši darbus, kas sevi ietver tādas tehnoloģiju kā pamatu izbūvi, ierakumu izbūvi, tīklu izbūvi, bet arī esam atsākuši asfaltēšanu. Laika apstākļi atļauj, un mūsu rūpnīcas šobrīd ir saskaņā mūsu pašu remontu grafikiem, ir atremontētas, atjaunotas un sāk ražot asfaltu. Lielākie asfalti patreiz iet Inčukalnā, kur mēs vienam privātam pasūtītājiem būvējam laukumu granulu ražotnei. Un arī asfalts mums šobrīd iet mūsu pašu Vangažu rūpnīcas uz Jelgavu. Tie šobrīd lielākie objekti, kur mēs asfaltējam. Vakar sākām asfaltēt arī Daugavpilī, arī otra rūpnīca mums sāka darbu. Ko es gribu teikt, kas ir ļoti svarīgi, manis nosauktie objekti, gan Liepājā, gan Daugavpilī, gan Jelgavā, gan arī CSDD, viņi ir ļoti sarežģīti un svarīgi no izpildes termiņu viedokļa. Jo visiem ir noteikti datumi, un saistībā ar šo objektu tālāko funkcionēšanu mēs nedrīkstam šos datumus pārsniegt. Un tā ir pamatā, tas ir jūlijas, jūnijas. Vēl no tādiem nozīmīgiem objektiem, kas varbūt pārējošie, ir Valka Rūjiena un Rīga Ainaža posms Svētciems Salatsgrīva. Tie ir Latvijas valsts ceļu pasūtījums. Arī šogad jāpabeidz. Arī tas ir vasaras otrā pusē ir jāpabeidz. No jaunajiem līgumiem, kas mums šogad lieli ir noslēgti, mums ir jāmin tātad posms A2, tātad Rīgas-Siguldas virziens, un A13, kas ir Daugavpils Rēzekne. Šie ir divi ļoti apjomīgi projekti. Izpildes termiņš pēc līguma mums ir 360 dienas, tātad tas ir faktiski gads. Ja pa vidu mums ir ziema, tad tas tehnoloģiskais pārtraukums tiek skaitīts ārā. Šo posmu garums ir ievērojams, gan A2, gan A13 posmu garums ir vairāk kā 20 km. Šie ir praktiski jauni objekti, un mēs esam viņus tikko sākuši. Uz A2 jau satiksme ir pārslēgta, tad reāli darbi sākušies, un uz A13 dokumenti visi sakārtot, darbi plānot ir pēc mājas svētkiem sākt. Tie ir tādi svarīgākie objekti mūsu prāt, kur mēs šobrīd strādājam. Konkursos piedalāmies, jo saskaņā ar mūsu pašu apzinātajiem plāniem mums šobrīd vēl līdz mūsu budžetam vēl nepietiek, un mēs arī plānojam vēl piedalīties konkursos LVC, rīkoties konkursos, gan dažādos privātos konkursos, gan konkursos, kur ir inženieru tīkla izbūve. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītais Baltijā TX Latvija.